Ideja pastāstīt jums par dzīvi vecrīgā 60. gadu beigās un 70. gados un vēl 80. gadu sākumā man radās 19. gadā, kad es viesojos Latvijā. Ideja bija, bet iedvesma atpūtās. Un tikai 22. gadā es saņēmos un sāku kaut ko filmēt. Viss šis stāsts būtu bijis daudz labāks un iespējams arī interesantāks, ja es būtu sagatavojis kaut kādu scenāriju, taču viss pārvērtās pilnīgā improvizācijā. Šī droši vien ir pirmā celtne vai visvecākā celtne, kas te saglabājusies, jo tur bija pārēj uz Politehnisko institūtu. Es uz šī jumta tikai vienu reizi esmu bijis, atšķirībā no tās nosacīt jaunās Politehniskā institūta ēkas, kas bija. Tur bija ļoti viegli uzkāpt, es parādīšu no pagalma puses. Ļoti daudz aktivitāšu bija arī institūta pagalmā, protams, tie koki nebija. Tur bija kaut kāda zālāja, sporta laukums, ja nemaldos, un bija sētariņķi, pār kuru, protams, pārlējis nebija nekāda problēma. Un šeit Jaunielas galā, kaut kādās noteiktās dienās, noteiktos laikos, piebrauca muca, jeb cisterna ar petrolēju. Viņa stāvēja vienmēr te pie stūra, un mēs ar petrolējas kamiņām cibinājām pa Jaunielu pirkt petrolēju, jo toreiz mājās mums bija tikai kiragāzi. Kiragās, ja kāds nesaprot, kas tas ir petrolējas prīmus. Un šeit, protams, nebija nekādas būvs, te bija parciņš, kur varēja pasēdēt. Šī ir mana iela. Šajā mājā dzīvoja Egils. Pie Egila varēja nokļūt pa divām durvīm. Varēja šeit un tur no pagalma, kur Hoģiks iet. Un šeit ir viena no svarīgākajām vietām Domčika bērniem. Šī vieta saucās Viķkas Gorka. Tā, nu te jau ir Viķkas Gorka, bet ka tā ir Maijas iela, to es nezināju. Tas ir priekš manis jaunumiņš. Viķka ir Viktors Mačuļskis, viņa vārdā tika nosaukt šī vieta. Viktora mamma bija sētniece, un viņai te bija dienas dzīvoklis. Šeit viņa dzīvoja. Un šī ēka nebija. Un ieeja bija tā, tur tagad ir loks kaut kāds iebūvēts. Tur bija vārti, un pa turieni varēja iziet uz, Krāma ielu. Un šitais bija Viktora dzīvoklis. Viķkas Gorka bija tāds diezgan tukšs pasākums, nebija šo garāžu, šīs ēkas nebija. Un tur bija vēl kaut kāda no kara laika postījumiem, bija tāds caurums nesalabos, tur varēja ielīst, pa tiem bērniņiem varēja vazāties. Šeit, protams, Rīgas domas nebija. Te bija tāds pagalmiņš Politehniskam institūtam. Tur vēl viens gājiens bija stūrī, varēja tur uzlīst augšā un pa tādiem jumtiņiem nolekt tur, kā tas sanāk, pa laukumu. Tur, kur Narvesens pie Rīgas domas un tajā virzienā. Šeit bija ļoti interesanti. Te bija tas Politehniskais institūts un te bija atvesta kaut kāda baigā tehnika. Es nezinu, kas tas ir, bet tāda lielas kastes riktīgas. Un, protams, viņas, kad atved, viņas bija jauki iepakotas dēļu kastēs. Bet dēļ drīz vien pazuda. Un tur bija tāda riktīgs treniņš. Kā tagad, es neatceros, kā to sauc, kur tagad tādi dulie skrien pa jumtu, lec no viena jumta uz otru, tur uz balkoniem. Un ar tādu šī pasākuma pirmsākums šeit notika. Mazliet mazākā mērogā, bet mēs tur tā kā mērkaļi lēkājām šurpu turpu. Tur varēja izbraukt laukā, tagad es nezinu, kas tur notiek. Tā, šeit ir pavadītas neskaitāmas stundas. Es nezinu, ja viņas stundas sarēķinātu gados, tad droši vien te pāris gadi ir pavadīti šajā vietā. Atgādinu Viķkas Gorka. Skaidrojušā vārnīca, jeb terminoloģija. Tātad Hoģiks. Hoģiks nozīmē tāda eja, kad tu ieej vienā mājā un izēj pavisam uz citas ielas. Lūk, šeit bija Hoģiks, pa kurien varēja iziet
pie kuģniecības muzeja tieši tur. Pagājušajā reizē ejot pa Jaunieli, es aizmirsu pastāstīt par šo vietu. Manā bērnībā durvis bija šeit, un tur nebija durvis, tur bija logs ciet, un tur atradās bērnu istaba. Tur notika visādas spēlītes, un vadītāju sauca Velta Karlona. Es nezinu, kā viņai uzvārds, viņa bija latvieta, bet visi viņu par Veltu Karlonu saukāja, un dažreiz viņa arī ekskursijas visādas rīkoja un spēlītas, viss kaut kas. Vienmēr sakot, tie, kas ir vecāki, tie droši vien zina, kas ir bērnu istaba. Plēšneri neej tajās durvīs, jo dzīvoklī, uz ko tu ej, komunistiskā vai kāda tur jačeika ir izgāzusies, un tu nepamanīji, ka tur ir puķis logā. Es tikai tagad neatceros, kurā, tajā vai tajā. Это был сигнал провала. Tā, un pretī tur uz to filmēšanas brīdi viņi ierīkoja to veikalu, bet pirms un pēc tam tur vienmēr visi logi bija ciet un nebija vispār nekas. Šis pagalms ir, no kura var redzēt manu logu. Šis ir Bendes namiņš, ja kāds vai kāda nezina. Lūk, un tur pagalmā mūsējais logs bija, un man vecmāma bija ļoti reliģioza, un viņi ļoti priecājās, jo no loga varēja redzēt, kā te cilvēki nāca un lūgts Dievu, nometušies ceļos pilnīgi pie tās svētbildes. Tur ir Šerloka Holmsa māja, kur Krievu filmā viņš dzīvoja. Но я здесь не по поводу кольца. Добрый день, джентльмены. Kopš es pārdevu, tur ilgus gadus stāvēja viņš tukšs, bet tad pirms kaut kādiem gadiem es pamanīju, ka kāds ir ievācies, aizkari parādījušies. Žēl to kastani, kas tur pagalmā aug. Es nezinu, kāpēc viņu nocirta, viņš saknes kaut ko bojāja vai kas. Te bija interesanti, vismaz reizi gadā Rīgas vēstures muzejs izlika šajā pagalmā savu tērpu kolekciju izveidināties. Viss pagalms bija ar striķiem un riktīgi sakārtas senlaicīgās drēbes. Jā, vēl interesants fakts, šeit bija pūtvēņi, un viņu virtuve bija tieši mums aiz sienas. Mums dzīvokļa koridorī varēja dzirdēt, kā tur pavāri tantes sarunājās un tā tālāk. Tagad te kaļķu vārti. Tā, kādreiz Vecrīgas panorāmā bija redzams tāds līgs bērs pāri ielai. Цветочная улица. Es biju šeit, kad to filmu filmēju. Tagad tā vairs nav. Man nav ne jausmas, kurā brīdī šī ēka Jaunielā 23 pārvērtās par Krāma ielu 3. Un numurs tika nomainīts. Šeit mana vecā mamma ar darbiedrinēm pozē tieši Jaunielā pretī 23. mājai. Tā, reku mana māja. Es dzīvoju tur iekšā, bija jāiet. Toreiz tā bija vienīgā ieeja, tagad tur jaunu vienu uztaisīt. Un tur, kur tas puika, tur kaut kur tas bērs auga. Otrā stāvā dzīvoja Ģimka Marakujevas ģimene un tā tālāk. Tā, un šeit augšā dzīvoja Artūrs pretī man. Un mēs Artūru dažreiz kaitinājām. Agrāk Jauniela visa bija virs ielas tādas neona, tā kā puķes vai kaut kas tam līdzīgs, tā dekora neona. Un tā ieslēgšana bija tepatās kaut kur tieši tas slēdzas. Un Artūrs viņu vienmēr slēdz ārā, jo tā neona lampas radīja traucējumus televīzijai. Toreiz antēnas visiem bija. Un radīja kaut kādas traucējumus, un mēs viņu pakaitinājām, ieslēdzām. Mēs lamādamies nāk klajā, slēdz laukā. Es nezinu, kam pa godu, bet te mana vecā mamma ar darbiedrinēm iepozē pie mūsu mājas. Šajā bildē manai tantei ir vairāk nekā 1 gads. Spriežot pēc laikapstākļiem, tas varētu būt 47. gada vasara. Un kā jūs redzat, tie gruži, kas ir palikuši no sabumbotām mājām, vēl joprojām nebija novākti. Šeit bija puķu veikals, kur mana vecā mamma regulāri iegriezās ar puķu tantēm, iedzēra balzāmiņu un visādas citādas lietas.
apmēram šeit bija tas Kapitelis un pēda. Parādīšu, kur viņš tagad ir atrodas. Nezinu, kāpēc viņi tur pārvietoja. Kaut kādos gados 70. beigās, jeb 80. Nu, un manā bērnībā te bija viss līdzens. Vēlāk to izraka, izveidoja šito te. Un te nebija šī eja, te nebija. Tur arī nebija tie dzelzs vārti, tur bija ķieģeļu tā kā siena. Šeit bija viss ciet, droši vien kaut kāda kapu plāksne bija. Un šeit arī uz zemes bija tās kapu plāksnes. Viss līdz turienei pat. Nezinu, kad viņas pazuda. Tagad nav vairs nemiņas no viņām. Tur dzīvoja mans klases biedrs Ivo. Un šie logi un tas virtuves logs bija manas tantes dzīvoklis. Un šeit pirmajā stāvā, šajā logā, tajā logā, tas bija komunālais dzīvoklis, tur dzīvoja viskolorītākā persona visā mājā. Viņa iesauka bija Kurilka. Tā bija tāda veca tantīte, galīgi izžuvusi un visu laiku pīpēja papirosas. Un te bija mūsu malkas pagrabs. Ar citu, šajā pagrabā slēpās diezgan ilgi manas vecās mammas brālis. Viņš dezertēja no leģiona un slēpās no vāciešiem. Un tad, kad krievi ienāca, tad viņš slēpās no krieviem. Un tad viņi aizbēga. Tā te bija manas durvis. Viņi aizbēga uz Tartu, uz Igauniju, bet NKVD spalvainā garā roka viņu noķēra un aizsūtīja Sibīriju. Nu, nenošāva droši vien tāpēc, ka viņš bija no Vācu armijas dezertējis. Un šeit Krievu laikā bija makulatūras pieņemšanas kantors. Mēs vienreiz nodevām tur kaut kāds kartons, atradām. Sanāca saldējumam. Tātad šito rajonu ap Domu laukumu saucās Domčiks. Un tātad visi bērni, kas te dzīvoja, bija no Domčika. Pie prezidenta pils ir Pieņerka, bija Pieņerka, jo prezidenta pilī bija Pionieru pils un tā viņam nosauca. Bombaču, kas parādījuši vēlāk. Mana mamma ar tante bija pārst uz galvu tajā nenovāktajā gruvešu kaudzē. Un te jūs padevīgais kalps Domu laukumā ar vecvecmammu. Ar Herderu laukumu man ir divas spilgtas atmiņas. Pirmā ir tādā dziļākā bērnībā. Bija kaut kāda skolā kampaņa palīdzēt Latvijas kolhozu cūciņām. Un šeit mēs savācām diezgan daudz zīles, jo tie ozoli bija kārtīgi sabēruši savus bērnus lejā. Mēs te maisos savācām tās zīles. Un otrs, kad es jau biju tāds tīnis, tad notikums bija šeit, bija kopmītnes poligrāfiķiem. Un es neatceros tagad no kura loga, no viena loga. Vienreiz mēs ejam garām un te kaut kāda čaļa, brūgāni un meiteni pliku pakaļ no loga parādīja. Tas bija baigais notikums. Ilgi par to mēs apspriedām. Tā, nu krāmeni. Krāmeni. Reku ir izēja no tā, bija izēja no tā Hoģika, no Viķkas Gorkas. Varēja šeit iziet. Un šeit ir otrs tikpat svarīgs punkts Vecrīgā, ja vieta, kas saucās Strojka. Jo te bija tikai pagrabi. Un kaut kādu kolhozu laikos, neatceros, kaut kāds no tiem kolhoziem uzbūvēja šitās ēkas. Tās visas Krievu laikā būvēts. Šī ir šaurākā iela Rīgā. Tā kā mēs vienreiz te prātā aptumsumā atradām kaut kādas krāsas buņas un visu to ielu apmālējām. Tas kaut kāds murks. Mēs bijām tādi paši idioti, kā šitie idioti, kas te sazīmējuši. Tā tagad īsti nevar saprast. Te bija tāda māja. Un viņai bija tāda kā piebūve, kā senos laikos, kur bija sausās toaletes daudzām mājās. Vēlāk, kad tur normālas toaletes iebūvēja, tad viņi tika tā piebūve izmantot kā pieliekamais, bet tā piebūvei radās plaisas. Un vienu dienu te atbrauc kaut kāda ceļamkrāna un vienkārši nogrāva viņu, lai būtu kontrolētā nojaukšana. Un ko mēs tur atklājam? Vienā no tiem šķūnīšiem bija kaut kāds mednieks, laikam tur dzīvoja. Tas šķūnīs bija pilns ar šaujampulveri. Nu tad kāda mēnesi Vecrīgā tika spridzināts visādas štelītes šitā Strojkā, ir īpaši.
Strojkai riņķī bija koku sēta, protams, bet, kas ir tas? Puikām koku sēta. Tas ir tāpat kā tagad man uzkāpt uz trotuāru. Tur man bērnības draugs dzīvo pašā augšā, Ģimka ar Sašku. Un tur pa to viņa kāpteli varēja uziet augšā un uz jumta uzrāpties. Tur pa tiem jumtiem šitiem ir baigi izdzīvojies. Tagad te ir tukšs tāds laukums, kur ir tā kafejnīca. Toreiz te bija Politehniskā institūta ēka. Un, jā, es aizmirsu pateikt, tur Viķkas Gorkā, tur varēja ļoti ērti pa pažarnieku trepēm uzkāpt uz jumta. Un tam institūtam jumts bija plakans. Un tad no turienes vienkārši iet un te varēja nokāpt lejā. Un beidzās tas viss uz šitās piebūves, tad tur varēja nolikt lejā. Jā, un šitais viss kvartāls vēl Krievu laikā ir uzbūvēts. Man liekas, tā pelēkā bija pēdējā māja. Pārējās šitās 4 ir piebūvēts jau. Es tikko atcerējos vēl vienu terminu. Šitā te taču māja, viņa tur tā diezgan liela, to sauc, šito mazo rajonu, viņa sauca par oficerku, jo tajā mājā dzīvoja Krievu armijas virsnieki visādi. Droši vien lielie čiekuri, bet tā bija tāda armijnieku māja Vecrīgas sirdī. No Viķkas Gorkas varēja te arī nokļūt, tur pārlīst pāri. Manā bērnībā šī saucās Rīgas 3. vidusskola. Bija ļoti prestiža, nezinu, varbūt tāpēc, ka mums bija peldbaseins, varbūt dēļ kaut kā cita. Daudzi mani skolas biedri un klases biedri dzīvoja tieši Vecrīgā. Kad es sāku iet skolā, tad nebija Pēterbaznīcas tornis vēl atjaunots. Tad bija līdz tai vietai, kur ir tie akmeņas mūrējums redzams un tāds jumtiņš bija uztaisīts, kas no dabas stihijām pasargā. Te jau vesels mežs izaudzis. Es tagad neatceros, tā bija sestdienas talka vai vienkārši tāds pasākums organizēts, bet es personīgi piedalījos šo koku stādīšanā. Kad uzbūvēja pirti Varavīksni, tā atrisināja mums 2 ļoti svarīgas problēmas. Pirmā bija mazgāšanās, un otrā bija lielā palagu un veļas mazgāšana. Jo tur bija mazgāta, varēja nodot palagus un tā tālāk mazgāties. Pirms uzbūvēja šo pirti, tad mazgāšanās notika tā, ka uz 2 kiragaziem tika uzlikta liela metāla vanna, kurā pielēja ūdeni, tika tas uzsildīts, un mūsu mikroskopiskajā komunālā dzīvokļa virtuvītē tika tur uzlikti aizkariņi, vai tās bija baigi jaukās atmiņas. Tā, te nekas īpaši nav mainījies. Varbūt vairāk sabrukusi tā māja un tā metāla konstrukcija tur salikta, lai viņa nesagāstos galīgi, bet manā bērnībā tā arī bija tādas drupas, tur varēja cauri iziet, mēs tur staigājām uz to nākošo ielu. Un šitā ir tāda diezgan mistiska vieta, jo arī manā bērnībā tur neko jēdzīgi nevarēja uzbūvēt. Ja informācija pareizi, ko es zinu, tad tā ir šāda. Te Rīdzenes upe tek, jo tur ir tā vieta, kur Rīdzene ietekmēja Daugavā. Un vienkārši tā grunts ir tāda, ka tur neko nevar uzbūvēt, jo šitādi te nožogots tas viss un kaut kāds pussabrucis tur vienmēr ir bijis, cik es atceros sevi. Tā Rīdzenes upes teorija tāda izklausās ļoti ticama, jo reku tepat ezers ir vai dīķis. Koki gan te savauguši, riktīgs mežs, toreiz, protams, te nebija tā. Un šeit kādreiz bija leģendārā kafejnīca Kamielis, kur rindā stāvēja visi pelēko zirņu kārie, un balzāmiņu arī tur, man liekas, varēja iedzert. Ieeja bija no sāniem, no turienes. Blakus ieeja bija toaletes, un pa kreisi no toaletēm tāds mazs grāmatu veikaliņš vai kiosks, kurā strādāja mana vecā mamma. Reku kamieļa izkārtne vēl ir saglabāta, godinot droši vien vecos labos laikus. Un pa labi no mums ir ekītis. Vecā paudze šo veikalu sauc par ekīti, jo tas būvēts Ulmaņu laikos kā armijas ekonomiskais veikals. Mana paudze jau viņa bija sākus saukāt par unīti, jo Krievu laikos tas bija univermaga. Bumbu patvērsme bija tā kā tāds neliels paaugstinājums, kā kalniņš atradās tieši te. Un visi bērneļi, kas dzīvoja šī apvidū, bija no Bombačkas.
Bet mēs sadzīvojām labi, jo tā plus mīnus visi jau pazina Vecrīgas iedzīvotāji viens otru un kaut kādi tik populārie kautiņi starp rajoniem mums nenotika. Tā mana paudze draudzīgi ļoti visi satikās. Ar bombočkiešiem mums bija miers un ar pieņerkas bērniem arī. Un oficerkā patiesībā es tikai vienu zinu, Aivars Ezeriņš mācījās manā skolā gadu vecāks. Pārējos nemaz tur nezinu. Tad, kad 80. gados, jeb 70. beigās, tagad neatceros, Rīgā ieradās poļu restaurātori. Šīs bija tāds, tas bija ķirsīts torts, jo Vecrīga līdz tam izskatījās visa vienkrāsaina, pelēka, tāda apskretusi. Neviens neko tur baigi nelaboja un poļi. Vienkārši cilvēki staigāja un atplastām mutēm skatījās, kā poļi restaurē mājas. Un šitais tāds skaistumiņš bija viens no pirmajiem. Te bija stikla taras pieņemšanas punkts. Tā, te kādam vēsturniekam vajag pateikt, ka es muldu vai es nemuldu. Bet manā bērnībā visu laiku runāja, ka tur ir iemūrēts cilvēks, neatros sievieti vai vīrietis, bet vēl puikas runāja, ka pa to krustu, kas ir tā kā loks, ka pa turienu ēdienu esot devuši iemūrētajam vai iemūrētai. Tā, padevīgi ziņojumi man no staigāšanas atmiņu uzlabojās. Atcerējos, ka šo līvu laukumu sauca pa skvēriņu. Krievi varbūt viņu sauc pa skvērčiku. Un šeit ļoti daudz bērnu dzīvoja visu tur. Tajās mājās tur iekšā, kas tā ir mazā Zirga iela vai kas tur dzīvoja. Jā, un te bija riktīgi. Un tad kaut kādu 80. gadu sākumā, kad tur atvēra kafejnīcu Veldzīte, šo skvēriņu sāka saukt pa Veldzīti, bet tas jau ir mazliet cits stāsts. Tas jau ir drusku jaunāks, un vieta bija šausmīgi populāra, kur jaunieši ņēmās. Un tajā Veldzītē tur ir riktīgi izballēts. Tur bija tāda apkopēja, kuru es nezinu, kā viņu sauc, bet visi viņu sauc pa māmuļu. Un viņa bija tāda dusmīga mīļa. Kad mēs tur taisījām pārāk lielu trobeli, tad viņa sabāra, bet viņa to prata darīt ļoti stingri, pieklājīgi, maigi. Tā kā māmuļu visi cienīja un klausījās. Vienīgais, kas no senajiem laikiem ir saglabājies, ir šīs rozes. Varbūt tās nav tās, kas auga manā bērnībā, bet šeit rozes vienmēr ir bijušas. Vidū bija apaļa ziedu klumba ar sarkanām kannām. Pēc tam, kad tā tika novākta, tur bija baseins, no kura pat ūdens ir dzerts naktī. Un rekvītā nozaktā, ja pārvietotais kolonas kapitelis un pēda, kas stāvēja pie manas mājas Jaunielā. Nezinu, kāpēc viņi te nolika. Tagad viņš aiz sēdz vispār muļķīgi. Te bija 3 eglis. Es tieši biju šajā laukumā, kad viņas stādīja. Mēs tur vērojam ar interesi, jo tās eglis bija jau diezgan lielas, kad viņas tur atveda un stādīja. Man liekas, pirmoreiz mūžā redzēju, ka tādas lielas kokus stāda. Tā, un mazajā ģildē atradās visu mūsdienu diskotēku un reivu vecmāmiņa vai vectētiņš. Šeit notika balles, kur ieeja bija tikai uzvalkos un šlipsēs. Bauda, vai ar vārdi viss kārtībā. Tā, parādies. Tā, nav kārtībā. Činčiks nav mutē. Meklējam činčiku, atrodam šitādu činčiku un bāžam mutē. Jo kārtībai jābūt, vārdai jābūt ar činčiku vienmēr. Kad mūsu klasē parādījās vēl viens aigars, kurš dzīvoja tur, viņu iesauc par balto aigaru, un es biju melnais aigars, jo man bija melni mati toreiz. Te bija mūzikas instrumentu veikals daudz gadus, un es vienmēr noskatījos skatlogā, vienmēr stāvēja liels kontrabass, un man likās, cik forši viņi būtu nozāģēt to kātu un izmantot viņu kā laivu.
Tā, un mums Vētrīgas iedzīvotājiem, kas dzīvo pie Doma baznīcas, nebija pēc pārtikas jāstaigā vienmēr uz universālu veikalu, jo te bija 2 veikali. Tur bija laikam gaļas veikals un te bija piena, vai tas bija gaļas veikals un tur bija laikam piena. Es tā vairs neatceros. Tā, te arī bija hoģiks, varēja pa šeien iziet uz Līvu laukumu. Atceros, 80 gadu sākumā pa Vecrīgu staigāja zelta cilvēks, kas bija Miervaldes polis vai bronzas cilvēks, tagad neatceros. Tā, un te bija slavenais sporta veikals, kur ļoti reti, bet dažreiz tika tirgotas ķīniešu ķēdes, kas bija vispār katra bērna, katra jaunieša sapnis. Mēs, Domčika bērni, uz Citadeli ļoti reti gājām kaut ko spēlēties vai kaut ko darīt. Taču šajā vietā mēs atgriezāmies ik pa laikam panešķoties garšīgiem bumbieriem. Tagad, apmēram te bija kaut kāda koka sēta, nezinu, kaut kādas celtnes, man liekas, koka mājas un bija ļoti garšīga bumbiere. Toreiz modē bija indiāņu spēles un indiāņi no Vecrīgas devās te pārtiku sagādāt sev. Bumbieri bija ļoti garšīgi. Tā, tas pagaidām arī viss, kaut ko es te samontēju.